Labdien! Šodien mēs apskatīsim darbu Epikūra vēstulē Menoikejam. Šis darbs satur visu Epikūra filozofijas kodolu. Un šodien mums ir arī dzīvajā grāmata. Grāmata ir liela, bet pats darbs ir tikai uz dažām lapas pusēm. Un kas ir interesanti, šajās dažās lapas pusēs Epikūrs bija spējīgs ietvert visu savu filozofijas galvenās atziņas. Pirmā un iespējams, kad mums svarīgākā atziņa ir tāda, ka filozofija ir domāta ikvienam un jebkurā vecumā. Es varbūt no sākuma ātri par savu pieredzi. Mana, ja mēs nerunājam par atsevišķiem tekstiem, tāda padziļināta filozofijas pētīšanas sākās Covid laikā, kad es izlasīju Camus Mēris. Es ļoti skaidri nolasīju to domu un tās sajūtas, ko autors mēģināja parādīt. Es arī uzreiz spēju uztvert tās, teiksim tā, filozofiskās dilemmas, kas bija aprakstīts grāmatā, un tad tas man mudināja turpināt. Un šobrīd es varu teikt, ka es esmu jau tādu mazu, bet bibliotēku esmu pieveicis. Kā tev ar filozofiju? Tādā padziļināt, es neteiktu, ka padziļināt, jebkad ir bijis, bet tas man interesē, cik ilgi tas ir labs jautājums. Ok, 1, 2, 3 padomājam. Man šķiet, ka ir prāti, kas ir vairāk filozofiski tendēti, vai nav, tādi viņi jau ir no dabas ielikti lielākoties, ja tur apstākļi sastājušies veiksmīgi. Un ir cilvēki, kur vienkārši, ka nevēl ir tas kāpēcīšu vecums. Kāpēc? Es domāju, ka tas ir filozofijas pamats, ir kāpēc. Kāpēc lieta ir tāda, kāda tā ir, un tad mēs to kāpēc vēlkam tik dziļi, cik mēs viņu varam ielikt iekšā. Man ir vienmēr bijusi noslēdz uz interesi par psiholoģiju, un man liekas, ka psiholoģija un filozofija patiesībā jau iet ļoti roku rokā. Jo viens paskaidro otru, kura ir pirmā laikam vairāk ir filozofija, no tās iziet ārā psiholoģija. Un ja mēs skatāmies arī uz daudziem darbiem, ko cilvēki, ko šie filozofi cenšas saprast, ir kā dzīvot, kā pareizi dzīvot, kāpēc dzīvot, vai ir jēga dzīvot, un visus šos kāpēc jautājumus. Kā labāk dzīvot, un tad ir tādi, kur saka, labi, lai viņi paliek, ko viņi saka, kā ir. Tāds padziļinātāks tieši filozofijas darbu lasīšanas laiks ir bijis pēc tam, kad pašam grūti. Tāds agrīnē, kur 20 gadi bija, man liekas, tāds klasiskais stāsts, tur viss, kas pasaules piedāvātās lietas, kā mēs iepriekš runājām, sabiedrības, teiksim, kaut kādas falšās idejas, kas tavām jaunajā prātā šķiet pareizes, izrādās, protams, nepareizes. Tas kaut kāds hedonisms ir pilnīgi neilgtspējīgs, un tad tu vienā brīdī guli ļoti nepatīkamā stāvoklī, kas ir trauksmes izraisītais un tālākais, paši diagnosticēts, un tad man YouTube'ā, paldies YouTube'am un viņa algoritmam par radikalizāciju, kā teikt, noteikti politiskie pārstāvi. Man izmet Academy of Ideas, man liekas, ir tāds kanāls, un viņi apsēž arī dažādas filozofiskas traktātus. Tad man Spotify'ā iemet Philosophize This, tāds podcasts, superīgs vienkārši, tur tiek apspriesti dažādi filozofu darbi, ko viņi tur cenšas pateikt, iztirzāt. Tā kā iesācēja filozofija kaut kāda izcila. Un tas veids, kā tas tiek pasniegts, arī ļoti interesants. Protams, arī ļaunais lobsteru karalis Petersons, kā citi teiks, arī viņu savā laikā diezgan padziļināti klausījos, un viņš pasniedza Toronto universitātē savas lekcijas. Psiholoģija, laikam tā arī bija, un viņa bija Maps of Meaning. Un arī tur viņš gāja caur Nietzsche, viņš gāja caur Jungu. Labi, Jungs ir, viņš ir gan filozofs, gan psihologs, viņš ir viss principā. Viņam tur arī Dostojevska darbi, un tad vienkārši tā interese sāk rasties par to. Vajag palasīt šo, palasīt to, un tas kaut kā ļoti dabīgi notiek. Kaut kā plaukā man bija iemaldījusies arī filozofijas grāmatu, diezgan filozofi Maija Kūla, kur savā laikā rakstīja, lai es beidzu video taisīt, un negan runāt, jo man fonā stāv viņas grāmata, un par šīm tēmām tā nevar runāt, tas Covid laikā. Paldies viņai. Tā grāmata man bija, kur tad vienkārši skaidro par filozofijas atzariem. Tas kaut kā it kā netīši, bet atskatoties diezgan laikam likumsakarīgi, viss ir savācies tādā interesē. Bet pēc būtības, man liekas, tas tāds cilvēka predispozīcijas to, ka viņš kāpēcīts ir.
Ja tev bērnībā to kāpēcīt neaizver ciet, tad es domāju, ka ļoti daudziem ir potenciāls filozofēt, padomāt. Tev neliekās, ka tas vārds ir vispār tā kā filozofēt baigi tāds smagnējs padarīts, ka tas jau tikai lieliem onkuļiem, gudriem, sirmiem, pārējiem tādiem vienkāršā tauta to nevar darīt? Es domāju, ka pat nevis padarīts par smagnēju, ka tas ir domāts tiem tur gudriem cilvēkiem, bet cilvēki neizprasdami filozofijas tā kā nozīmi, tieši padara šo vērtību mazāku. Viņi tā kā pasaka, filozofēšana, ko tā ir tagad parunāšana. Tas, kad tas prasa, teiksim tā, lielu nevis pašizglītošanas, bet ka tev jāvēl pirms tam priekšdarbi, lai tu sākt kaut ko apspriest un lai tu spētu diskutēt par kaut kādiem jautājumiem, ir tīpaši ņemot vērā, kad vairums cilvēki nav gatavi diskutēt. Un ja mēs runājam par akadēmisko filozofiju, tad tur vēl māca, kas ir valodas uzbūve, kas ir arguments, kas ir loģika. Un to visu apkopojot, filozofijai nevelti senajās sabiedrībās bija centrālā vieta. Šobrīd tādiem žēl nav. Un kāpēc bija un kāpēc nav vairāk tavuprāt? Tāpēc, ka filozofija tas ir tā kā man, ko man bieži pārmet, ka es pa lēnu runāju. Man vienmēr ir jautājums, kur jūs visi steidzaties, ja mēs tā runājam, bet es lēni runāju, jo es paralēli visu laiku domāju. Es to zinu, es neko netaisos mainīt. Ja tas ir iepriekš uzrakstīts teksts, es varu ātrāk, bet ja man visu laiku ir jādomā un jāveido tas kaut kāds gan teikums, gan arī jēga tajā, tad es runāšu lēni. Un savukārt šobrīd, kā mēs zinām, sabiedrība grib steigties uz priekšu. Un viņi visi baidās kaut ko nokavēt. Kaut gan viņi, es nezinu, līdz šim nekur nav ieradušies laikā. Līdz ar ko mans vērtējums, kāpēc šobrīd filozofija nav pieprasīta, tāpēc, kad process, lai izzinātu tekstus, ir lēns, vairums gadījumos sarežģīts, un gala iznākumā, tad, kad tu sāc kaut ko saprast, tas vēl tevi sāpina. Jā. Ja tad tu nevari atgriezties no tā vairs atpakaļ. Ja tu esi iekāpis tajā upē, tad tu vairs atpakaļ netiec. Un tad tu esi parauts līdzi un tev ir nekas cits neatliek kā domāt. Tad var sākties overanalyzing, angliski saucamais, ka tu bišķiņ par tik daudz domā, ka tu sevi jau sāc stopēt daudzos brīžos. Un es domāju, ka tas ir tas iemesls, bet varbūt tev ir cits redzējums uz kāpēc. Es domāju, ka cilvēkam, kuram tas neinteresē, viņam varbūt paprasīt, viņš bišķiņ par to padomāt, lēni runājot, nevis ātri. Varētu būt tā, ka viņa doma par to ir, ka filozofija tā ir tāda runāšana viņu skatījumā ne par ko, kurai nav pragmatiski pielietojama, un tā kā viņa ir tāda vienkārši gudra diršana. Tas nav ne kartupels, ko var apēst, ne bīgs, ko var uzvilkt. Bet tas, ka tur, piemēram, vispār civilizācija, kā rietumi nāk ārā no filozofēšanas un gudrās diršanas, es vairs neizmanto šos vārdus, tas ir tāds, par to viņi nezina, acīm redzot vienkārši, ka tas tā ir noticis. Tas ir tā atsauce par to, ka filozofija būtu obligāti jāpasniedz kaut kādā formā skolās ar pamattekstiem. Jā. Ja mēs runājam, ka Kamija ir pa sarežģītu, tad es domāju, šis lasīja, tā kā es tieši par to domāju, ja Kamija bija lasi, un tu nevari ātri lasīt, kā es lasi kaut kādu noveli, kaut ko izklaidējošu ātri lasās. Tev ir jālasa, tu izlasi teikumu, tu izlasi viņu vēlreiz. Okay. Tagad viņi padomāšu. Un ļoti lēni notiek virzība, un tas ir par to ātrumu, jā. Bet šis te darbs, ko mēs tagad skatām, viņš ļoti labi tecēja, tā ļoti viss liekas pa punktiem, bam, viss ir pilnīgi saprotams, un ir brīži, kad tu lasi, un man pašam rodas jautājums, tu pagaidi, bet tu izlasi pāris rindas tālāk, kā viņš to paskaidro viss kārtībā, jā. Tur viss tiek definēts, paskaidrots, izstāstīts, un šādus mācīt obligāti vajadzētu šādā formātā. Kaut tieši tādas 4 lapiņas izlasīt, kas tas ir? Nekas tas nav. Tas nekas nav. Arī bērni to var izdarīt. Un runājot par bērniem un par psiholoģiju, pats Epikūrs nodefinēja, ka filozofija ir dvēseles veselības rādītājs.
Un tāpēc filozofija jāpraktizē gan jaunībā, gan vecumā. Un, ja mēs uzskatām, ka šis darbs, kurš tas ir praktiski pirmais ierosinājums, ko viņš šajā rakstā, kad filozofija ir nepieciešama un tā ir cilvēka tāda kodola sastāvdaļa, tad un jaunajiem mēs to saprotam, ka tas vajadzīgs. Ar kādu mērķi varbūt filozofija tad varētu lasīt cilvēki, kas ir, teiksim, jau ir atpūšās pensijā. Kāpēc? Šis citāts man bija atzīmēts, bet man ir nesmuka lapa, tāpēc viņi nepaņēma zem kamerām. Kāpēc cilvēkam, lai viņš atcerētos, tur bija rakstīts, lai viņš atcerētos jaunības. Labi, saviem vārdiem. Kāpēc cilvēkam gados vajadzētu filozofiju? Jo filozofija, ir vēl viena lieta, ko es, kad sāku savos 7, 6 gadu lasīt, bija vilšanās nedaudz par sevi, ka tu nebija kaut ko pareizi sapratis, un ka, ja man šo izstāstītu ātrāk, es rīkotos savādāk. Ja mēs iedomājamies cilvēks, viņš to nav darījis vispār, un tagad vecumā sāk to darīt. Ak, Dievs, tas ir pats savā ziņā skaistākais, kas var būt. Tur ir tik daudz gudrības, kuru tu arī varēsi sasaukt ar savu dzīvi, jo jebkurā gadījumā pat, ja tev nav tā inklinācija lasīt un filozofēt, tu jau esi gājis cauri dzīves pieredzēm. Tu kaut ko esi sapratis un iemācījies. Un tev kaut kādi dīkstiņi un idejas ir jebkurā gadījumā noformējušās galvā, kā lietas strādā, kā viņas ir. Un tad tu varēsi viņas notestēt, atdurt pret tām idejām, kas ir bijuši vēstures dižajiem un ne tikai vēstures domātājiem. Un būs daudz lietas, kuras tu lasīsi, es šo zināju, tagad šis ir ielikts vārdos, un tu vienkārši pat arī vecumā tev būs pilnvērtīgāka dzīve. Tas tvērums būs pilnāks, un arī kādā tu esi stāvoklī. Es iedomājos tādu foršu onkulu vai tanti. Protams, ja tu būsi tāds bijis, tavā dzīve, ja tu tuvosies secinājumiem, ka varbūt tavu dzīve nav bijusi gan piepildīta, ka tu neesi izdarījis tik daudz, cik vajag, un ka tu esi palaidis garām iespējas un vispārējo, tad būs ļoti sāpīgi. Tad noteikti būs ļoti, ja tu palasīsi Nīču par šo last man, pēdējie cilvēki, un tur vēl, un citus filozofus, tu jūtīsies kā draņķis, tur arī var būt. Bet šeit tāpēc ir tad iespējams, ka filozofija kā tāda ir vajadzīga visiem un jebkurā vecumā, bet ar atsauci, ka tomēr vajadzētu kādam speciālistam, kurš izlasīs visu, diferencēt, ko cilvēkam gados jādod lasīt un ko varbūt jaunībā jālas. Un tad pa vidu, kad tu esi savā briedumā, tad iespējams, ka tu pats izlem, kas ir tas, ko tu gribi un vari lasīt. Vai aplikācija, kur tu ieved savus datus, dzīves pieredžus un tad tev met ārā, piemēram, takos darbus? Šis ir neslikts startups, jā. Es domāju, ka ar mākslīgā intelekta palīdzību, kurš ļoti ātri varētu izlasīt visu filozofiju un piemeklēt tev vajadzīgo, no kuras tad tev vecumdienās negribēsies, justies bēdīgi. Es domāju, tu varētu pat izpildīt, ir tādi personības testi, piemēram, tur ir, kas ir personality Big Five, kas ir viens modelis, un tad ir 16 personalities, tas bija pēc tiem INTJ modeļiem. Neatceros īsti, kāds viņiem bija nosaukums, bet jā, tu principā varētu atbildēt uz kaut kādiem 23 jautājumiem, vēl kaut testu izpildīt, un tu atrast, domāju, reāli atrast, tā kā ir ideja, lūdzu investējam ļaudz. Filozofija pēc Epikūra domām nav tikai elites rotaļlieta, kas ir viņa laikmetā izteikti svarīga, bet visu cilvēku dvēseles audzināšanas rīks. Un, ja šobrīd mēs skatāmies, tad laiki ir mainījušies, un mums nav izteikts elites, kas ir pieejams grāmatas vai filozofēšana vēl kaut kas. Bet cilvēki ikdienā, es domāju, ka ļoti maz aizdomājās par nepieciešamību šodien pārvērtēt kādu seno tekstu. Es domāju, daudzi teiktu, šis te vienmēr par visām lietām attaisnojums būtu tāds, ka man tam nav laiks, un es teiktu, ka tās ir pilnīgas muļķības.
Mums, ja pastamies tajos screen time'os un visā pārējā, mums ir laiks. Mēs stundiņu varam noteikti dienā atrast. Es tagad pats cenšos palasīt varbūt pusstundu, 40 minūtes kaut vai dienā atrast laiku. Ne katru dienu sanāk. Tāpatās, ja tu palasi 30, 40 minūtes dienā, tu pa gadu vari ļoti daudz izdarīt un izlasīt un saprast un iemācīties. Tā kā mums ir 30, 40 minūtes. Un tas ir jautājums par to, vai tu esi gatavs to nodarboties ar sevis tādu kritizēšanu. Tad sadurās par to, ka filozofija arī būs sevis kritika. Kā, ja tu to darīsi, tev būs sev jākritizē. Un tad mēs atgriežamies pagājušajā epizodē par to sabiedrības visādiem spiedieniem un situācijām un izdegšanām. Un vienkārši tas tāds nepatīkams process būs tev, ja tev būs to sākt darīt. Bet es domāju, ka cilvēki pat neaizdomājas, ka to vajadzētu sākt darīt. Nav tā, ka tagad mēs visi mākam lasīt teorētiski, mums burts kopā mēs varam salikt, tāpēc tas vairs nav arī elites kaut kāds elitē tikai pieejams pasākums. Tāpēc visi to varētu darīt. Neaizdomāties, kāpēc to darīt. Kā lai cilvēks parastais vienkārši vispār, viņam nav tāds, viņam neparādās feedā, nav nekāds stimula, nav nekā, kas virzienā. Tur ir jābūt tādam no top down kaut kādai virzībai, tiešām valstiskā līmenī, ja mēs gribam daudz cilvēkus dabūt, lai viņi tam pievēršās kaut kādā veidā. Jo tā vienkārši cilvēkam iedomāties, ka viņam jāsāk ir kaut kas bišķi domāt vairāk, no kurienes lai tas parādās viņam? Tad mēs mēģināsim varbūt iezīmēt, par ko ir konkrēti šis teksts un ierosināt, ka tas lielais bloks ir par to, kāda ir tad Epikūra skatījumā ir labā dzīve. Un tad tas galvenais, ko viņš saka, ka tā ir mierīga dzīve, brīva no bailēm. Un ja mēs kādu vakaru apsēžamies individuāli katrs un mierā sajustami to mieru, mēs varam, es domāju, konstatēt, ka tieši tas, kas mums bieži trūkst. Un ja mēs vērtējam labu dzīvi, kad visi ir mājās, visi ir veseli, viss notiek un tev nav jāuztraucās par ārējiem kaut kādiem notikumiem, par iekšējiem notikumiem, tad tieši šī ir laba dzīve, un ko pretstatā viņš liek, tas ir laime, ir tas miers, nevis lielās uzvaras, pēc kurām vairums tiek motivēti tiekties. Miers, mēs visi it kā mēs gribam to mieru. Un tas man parasti, miers, un kad tu saki, un kad viss ir kārtībā. Ko nozīmē vispār tas viss kārtībā? Kā tas izpaužās? Jo atkal šajā 1. gadsimtā, 21. gadsimtā mēs jau gribam visu laiku vēl. Un tas miera stāvoklis ir ļoti nedabīgs. Tur pats par pašu vispār pieņemt to, ka viss ir labi, ja tev ir izdevies kaut ko sakārtot, to mieru. Tas ir ļoti grūts uzdevums tiešām. Visgrūtākais uzdevums šķiet būt mierīgam. Jo tur viņš rakstīja, ka tā, kad tu esi sakārtojis tās lietas, ka tev ir pieejami luksusi un tādas lietas, bet tu principā izvēlies visu laiku nebūt, piemēram, tu neej visu laiku uz restorānu, lai tu varētu baudīt. Jā, viņš iesaka nejaukt vairāk ar labāk. Jā. Jo sanāk, ka mēs tiecamies arī, jebkurā jautājumā, mums ir, arī es esmu pamanījis, bieži Instagramā ir apskatnieki, kas staigā pa restorāniem, un tad viņu tas visu laiku arguments, viņi rāda, un tā ir lielākā karbonāde, ko jūs esat redzējuši, tā ir milzīgākā porcija, ko jūs esat redzējuši. Un man tā ir viņa garšīga, jo viņš nepasaka, viņam nav tajā stāstā tas, ka tā ir garšīga karbonāde, ko es esmu. Bet tieši tas šķīvis ar tiem, paskaties, cik daudz kartupeļu viens, tas atmiņā iekrit, kad viens pa kartupeļiem, viņš pa kartupeļiem, ja es nekļūdos 40 centi kilogramā maksā. Kartupeļi, tas ir forši. Bet tieši mēs sajaucot, vai aizvietojot, kad labāk ar vairāk, un tad mums ir kaut kā visu laiku vairāk, bet vai mēs iegūstam to kvalitāti no tā? Lai mēs spētu baudīt, tad mums nevajag iet pārmērībās iekšā. Tas ar tiem restorāniem. Ja tu katru dienu iesiest uz restorānu, un tad tev pēc tam kaut kādā brīdī kaut kas notiks, ka tu nevari restorānā tagad dabūt ēst, un objektīvi restorānos, labos restorānos ēdiens tiešām ir fantastisks.
tev tā mājas maltās gaļas mērce un kaut kāda vistiņa liksies ļoti pliekana. Un tu būsi pacēlis savu baseline latiņu tik augstu, ka tu nespēsi novērtēt vairāk. Un tas tev to nemieru arī dos. Jo tagad, par cik tu esi pieredzējis pie tās labās lietas, tu neesi bijis mērens savā izpildījumā, tev tagad tu esi neapmierināts ar visu. Un tad šo maltīti, piemēram, viņš aicina uz tādu mērenību, principā. Uz mērenību, bet šeit ir jautājums, ja mēs runājam par... arī es domāju, ka tie mērķi kā tādi, ja mēs runājam tikai par ēšanu, tas jā, kad mēs sajaucam to, kas ir daudz vai to, kas ir labs, bet arī, ja mēs izvēlamies kaut kādus dzīves mērķus vai prioritātes, kuras mēs tā kā gribētu, un tad mēs uzliekam tur, kur būs kaut kā varbūt vairāk, mēs ieliekam naudu par centrālo virzītāju spēku. Mums vajag vairāk naudas. Ko tas nozīmē? Mums vajag vairāk strādāt. Ko tas nozīmē? Kad mums visam citam paliek mazāk laika, bet mēs strādājam par to vairāk, jo tad mums liekas, ka tad būs labāk. Un pat, ja tu tiec pie daudz naudas, tad tev nosacīti pieaug izdevumi, un tad sāc strādāt jau uz to apkārtējo, jo iepriekš tev bija lētāka mašīna, lētāks remonts, tagad tev ir dārgāka mašīna, dārgāks remonts. Un tu jau sāc apkalpot mašīnu, strādājot, apkalpot māju, strādājot, apkalpot, ja tu ģērbies šodien vienā cenu kategorijā, tad tu pārgāji tur citā, un tad tu vienkārši nodrošini to labāk citiem un sev it kā dabūnot vairāk, bet tāpat laikā pēc būtības tu esi kļuvis par mašīnu, kas nopelna, lai uzturētu to savu iedomāto to labo pasauli. Kas tagad arī tevi tur principā pavadiņā vai kā Damokla zobens jau karājās pāri, jā. Un kas tev liek domāt, ka ja tev tagad nav labi, ka tad kaut kāda abstraktajā labā, kā būs, tad tev būs labi. Jo ja tu nemāki just to mieru tagad, tad nav iemesla domāt, ka tu viņu jutīs tad. Jo tas, kā tu saki, tieši arī nāk līdzi jau vienmēr. Ja pat naudu runā, tev tieši tā, tev jau aug izdevumi visu laiku. Un atrast sevi tajā pavadā naudas ir ļoti vienkārši augot izdevumiem. Ja tev nav labi tagad, tad nekas neliecina par to, ka tev būs miers pēc tam. Un tas ir tas, uz ko ir jāstrādā. Un kā lai tas miers būtu tagad? Tas ir atkal atgriežos mums pie otrās epizodes. Es domāju, tie paši miera mirkļi un kāds atslēgšanās. Viens vēl, kas traucē cilvēkam būt mierīgam pēc Epikūra domām, viens ir bailes no dieviem. Bet atkal, ja mēs saprotam, ka viņu laikā priekšstats par dieviem bija viens, un viņš to definēja, ka dievi savukārt ir laimīgi, viņam nav nekāds interesi par tevi mirstīgo, ne sodīt, ne apbalvot. Tā bija tas pamatojums, kāpēc viņš teica, ka nevajag uztraukties par to, ko dievi. Es domāju, ka mūsu laikā arī ir, ja mēs tā varam definēt, dievi, no kuriem cilvēki baidās. Es to kā piemēru izdomāju, ka tā ir sabiedrības viedoklis vai kritika, no kā mēs cenšamies izvairīties, no kā mēs baidamies. Līdz ar ko tad mēs baidamies no šīs apkārtējo kaut kādiem vērtējumiem par mums, un mēs cenšamies darīt vairāk, nekā mēs paši gribam, cik mums vajag un cik mums ir mūsu spējās, kas noved pie izdegšanas. Lai tikai apmierinātu šos dievus, lai tie pateikt, ka pietiekoši ir atzinīgi, turpināt tādā pašā veidā. Es tev piekrītu. Mēs pat varētu tos dievus mazliet varbūt lokalizēt. Jo dievi, jau sangrieķu dievi, viņi bija ļoti tāds patiesībā cilvēcīgs savās tajās īpašībās. Viņiem arī bija tāds kāris un intrigas un vispārējais. Piemērs atkal, piedodiet, atgriezīšos kampaņās, kas bija 2021. 2. gadā. Uz autobusiem dažādas slavenības ir, un tās mini dievs, viņš tev saka, ja tu nedarīsi šitā te, tu būsi slikts cilvēks.
Es domāju, ka tas ir tas, ko tu saki par to sabiedrību. Mēs varam vienkārši vēl vairāk piezūmot, ka mēs tās dievības neko nav pazudušas. Mēs vienkārši esam pārlikuši viņas citos personāžos. Mums pat viņas vēl vairāk ir palikušas. Jo kas ir Dievs tādā mazākā formā, ir tas kam tu kalpo. Tas, kam tu kalpo, un tas varbūt nenozīmē kā to lielo dievu, bet tos mazos dievus. Ja? Tātad, ko domās šajā gadījumā uz autobusa šis cilvēks, ja to neizdarījuši. Ja? Nevēl tiek izmantots influencer kampaņas, ja, kuras tev arī parāda, ka tas ir tas, ko dara labie cilvēki. Un tu uztraucies par viņiem. Tā kā ļoti interesanti ir skatīties, ka laikam ejot, mēs nemainamies. Ka tas stāsta par to, ka mēs esam kaut kāds 21. gadsimta gudrais cilvēks, tas vienkārši nav. Tas pats cilvēks pilnībā. 1000 gadi ir pagājuši, tieši tie paši cilvēki. Tieši tā, ja es nekļūdos, tad šī teksta, tas laika brīdis, laikam 2300 gadus atpakaļ, 2300 gadus atpakaļ uzrakstīts, joprojām aktuāls, ir jāatrod varbūt nedaudz savādāk definīciju vārdam Dievs, vai te būs... Tur bija dievi. Tur bija dievi, tur bija viņi vairāk, tāpēc, ka tā ir sengrieķu. Nākamais, kas padara cilvēku nemierīgu, ir ilūzijas par to, kas patiesībā vajadzīgs laimei. Un tas pats. Tas ir gan tas pats, bet šeit es to nodefinēju kā tādas nepareizās prioritātes un vieglākais ceļš uz tām. Ja mēs nodefinējam, ka cilvēki baidās no sabiedriskā viedokļa, tad viņi meklē sabiedrības atzinību, īsākais ceļš, Instagram, ja vēl tev pie šī visa gribās naudu, OnlyFans. Un tad tas ir īsākais ceļš, kā dabūt to iluzoro sabiedrības aplausu, plus vēl nopelnīt naudu, kā tur daži lielās, ka viņi tur nopelna miljonus. Tas neko labu neliecina par sabiedrību, bet priekš šī cilvēka un arī apkārtiem, kas to redz, tad viņi izvēlās šo vieglāko ceļu, kas ir, ja mēs atkal, ja cilvēks būtu sācis savu kaut kādu attīstību caur filozofiju, viņš droši vien, ka OnlyFans diez vai kādreiz nokļūtu. Viņš izvērtētu. Jā. Viņš izvērtētu plus, mīnus, kas varētu būt ilgtermiņā. Tas arī mēs neizvērtējam ilgtermiņus. Tieši arī nedomāšanas rezultātā mēs dzenamies pēc kaut kāda īsā mirkļa nepieciešamības. Un tad varbūt pēc 5 gadiem 10 izrādīsies, ka tā nebija labākā ideja. Man es laika, mēs par to sabiedrību runājam, ataus prātā, cilvēks ir brīvs, bet visur viņš ir ķēdēs. Tāda sajūta ir. Tas ar Ruso nebija. No kā nāk ārā atkal viss liberālismu tradīcijas. Ka vajag atbrīvot. Šeit es zinu šo pārmetumu, šobrīd to pārmet brīvajam tirgum, kad mārketings, visu uzspiež tev visāds idejas. Problēma es tajā saskatu, kad vēl nevienam, jo mēs runājam par demokrātijas lauku, līdz galam nebija piespiedis tevi, ka tev jāpērk konkrēts brands, ka tev jāēd konkrēts ēdiens, ka tev ir jāuzvedās ļoti konkrētā veidā. Mēs pat redzam, ka cilvēki, kas ir autentiski, viņš saģērbjās, kā viņš grib, viņš uzvedās netraucējot pārējiem, kā viņš arī grib, kā viņš jūtās. Un viņš ir harmonisks, un viņš ir laimīgs pats ar sevi. Un savukārt, tad, kad tiek teikts, ka mums visu laiku kaut kas ierobežo, tad man vienmēr ir jautājums, kas tieši kādā formā tevi ierobežo? Un kāpēc tev ir iPhone? Vai priekš kam tev iPhone? Kāpēc tu... Tagad es teikšu, tā par iPhone es teikšu, tagad viņš esmu pieredzi pie viņa, viņš ir ērts un funkcionāls. Bet izcelsmes brīdis ir, kāpēc es viņu paņēmu. Bija ļoti banāli. Bija vienkārši zema cena tajā brīdī. Tas nebija jaunākais modelis, es domāju, jāpamēģina Zema cena salīdzinot ar ko? Ar jaunu iPhone? Ar to man tajā brīdī pieejamo, pret jauno,
Zema cena pret tādu jauno iPhone. Jā, tieši tā. Pret jauno iPhone. Un iPhone tas ir grāls, tas ir kaut kas wow. Un tad grib pamēģināt. Pamēģināja, diezgan ok. Bet tā ir ilūzija, tāpēc, ka lielākā daļa cilvēku neizmanto neko no tā, ko iPhone piedāvā. Cilvēki izmanto to pašu kaut kādu aplikāciju, WhatsApps, izmanto fotokameru, neprasdami fotografēt un nezinot, kas ir kompozīcija. Un tas arī viss pa lielam. Jā, es gan varu teikt, ka es neesmu viens no viņiem. Tu zini, kas ir kompozīcija? Jā, es darbā izmantoju visas funkcijas. Ne visas, bet ļoti daudz. Bet tas par to nav jārunā. Vai mēs esam, kas mums spiež? Plašais jēdziens sabiedrība. Jā, bet ja mēs runājam par tām ķēdēm, kas cilvēku satur un kas liek viņam kaut ko tā kā... Es pa lielam nespēju atrast. Cilvēks uzliek pats sev to visu. Viņš paskatās reklāmu un uzskata, ka viņam ir kaut kas jānopērk, ka viņam tam ir jābūt. Jo, ja viņš nopirks sev kaut kādu elektrisko iekārtu, viņam māja uzreiz kļūs patīkamāk. Viņš uzreiz gatavos labāk, ja viņam būs tur airfryers ar divām atvilknēm. Ja? Šeit ir jautājums vienmēr tas, tad, kad ir runa par kaut kādu cilvēku ierobežošanu vai uzspiešanu viņiem, es nekad nesaskatu šo tiešo uzspiešanu. Visi saka, jā, mārketings strādā, vēl kaut kas strādā, bet tev taču ir smadzenes, tu vismaz tā lielījies kaut kādā brīdī. Tu visiem stāsti, ka tu esi personība. Bet, ja tu esi personība ar smadzenēm, tad tev ir jāizvērtē, kas tad ir tas, ko tev pasniedz. Un ja tu uztver visu laiku šīs mākslīgi safabricētas ilūzijas par to, kas padarīs tev laimīgu, tad tu nevar vainot to cilvēku, kurš to izdomāja. Viņš tad tieši ir talantīgs cilvēks, kurš prot darīt savu darbu. Bet tas ir tikai viņa darbs, radīt ilūziju tev. Un viņš to ir paveicis, viņš malacis. Tas ir tavās rokās izvairīties no šīs ilūzijas un dzīvot saskaņā ar sevi un ar savām reālajām nepieciešamībām. Rekord, ja mēs nokļūstam pie tādas problēmas, teiksim, mums ir limitēta kapacitāte dienā, limitēta kapacitāte dienā, cik mums ir daudz tas izteiktais gribas spēks, ko mēs varam pielietot, lai darītu lietas, enerģijas līmeņi. Un ja mēs sākam šitā apzināti katru lietu izvērtēt, filozofēt par visu izsvērt par un pret katru punktu, un tā, kad man jāiet pirkt telefons ir, vai es tagad nepērku šo telefonu, vai es to pērku savas brīvas izvēles dēļ, vai tāpēc, ka kāds ir man nostrādājis mārketinga kampaņa, un īstenībā tā nav mana izvēle brīva, vai tas nav tā, ka tā kā beigās par daudz vietu tiek aizņemta tajā galvā, ka tas cietais disks vienkārši tagad ir, pārdomājot katru soli, esot katrā brīdī intentional, ka mēs beigās esam par daudz domājam par lietām, kas varbūt tās pat ir neproduktīvas. Varbūt ir vienalga, ka paņem to lētāko telefonu vai mazliet dārgāko, tāpēc tas ir iPhones un veries tālāk. Jo tad, ja tu sāc domāt par tiem iPhoneiem, par Androidiem, vai tā nav iztērēta kaut kāda enerģija, kur tu varētu novirzīt kaut kādā, teiksim, vērtīgākā virzienā. Tā ir vai tā nevar būt filozofijas blakne reāli, ka par daudz sāc domāt? Tā ir iztērēta enerģija, bet tu jau iztērē savu resursu uz vienu lietu, uz otru lietu. Tu piemēros šo resursu pēc tam uz sevīm. Mēs varam teikt, ir cilvēki, kas neveselīgi ēd. Kāpēc? Viņiem nav laika. Ja? Viņiem nav laika. Tāpat laikā, ja viņš ieiet iekšā Rīmī, tur ir zaļais salāts, tur ir kaut kāds... Viss filē. Rekur viss jau ir jau pat sagatavots, bet runāsim par tiem, kas ēd fast food. Ja? Vai viņam bija grūti domāt? To tev iespējams ir jādomā tajā pirmajā reizē. Un tad aiziet tā ķēde, ka tev tas notiek automātiski. Un ja tu vienreiz izdomāji, ka es ieiešu Rīmī kaut ko sev pagatavošu par to pašu naudu, vai es ieiešu McDonaldā un apēdīšu burgeri, tu izdarīji izvēli. Un pēc tam tu sekos tai tendencei. Tātad, jā, ir viens brīdis, kad tev ir jāpieņem, kas tev ir svarīgi, kas tev ir vajadzīgs. Un ja tu izdomā, kad neveselīga pārtika, ātri pagatavot, sasaldēt, tev ir vajadzīga, tad tā ir tava izvēle. Tu nevari vainot McDonald's. Visi zina, kas ir McDonald's.
Ja tu izvēlies tur, kur steins ar dzērieniem, nevis ūdeni, bet Coca-Cola, tā ir tava izvēle. Jo visi zina, ka labāk dzert ūdeni, nevis Coca-Cola. Un tu nevari vainot Coca-Cola, ka viņi ir Coca-Cola. Visiem tā ir tava atbildība. Mēs atkal noveļam, mēs gribam būt priecīgi un laimīgi, bet kāds, lai cits mums pareizi priekšā pasaka, kas mums ir jādara, tāpat laikā mēs izdarām nemitīgi nepareizas izvēles, neefektīvas. Ja mēs runājam par telefonu un tiem, kas neizmanto telefona kapacitāti, tā ir neefektīva tava resursu izmantošana. Tu varēji nopirkt kaut ko vēl citu klāt. Ja tu nenopirkt pa 1000 eiro telefonu, bet pa 500 eiro telefonu, tev būtu vēl 500 eiro, tu vēl kaut ko varētu nopirkt. Bet tu iztērēji un uz brīdi tu jūties piederīgs tai lielai kopienai. Bet pēc kāda jau laiciņa kopienai jau ir nākamais iPhones. Un tu atkal neesi starp tiem līderiem. Gribās oponēt par to piederību lielākajai kopienai, bet es ļoti labi atceros, kad es to arī 20 plus mīnus gadu man bija. Es to pirmo iPhone dabūju, sabiedriskajā transportā braucu. Es viņu izvilcu ārā tā, lai bišķi vairāk var redzēt. Tā, principā neko nespiežu, bet jā, tiešām tā ir. Tā. Es nekad nedefinēju, ka cilvēks ir brīvs, bet ir kaut kā apspiests, jo vairums gadījumos tā ir viņa izvēle. Un viņš grib atkal izvēlās vieglāko ceļu, kā dabūt kaut kādu atzinību no sabiedrības caur to, kad viņam kaut kas ir labs vai dārgs vai ekskluzīvs, un tad viņš ir īpašāks. Tā nav. Neviens ar to, ka viņam bija kaut kas ļoti dārgs, īpašāks nav kļūst. Un tad, kad viņš sasniedz šo līmeni, spēdams to nopirkt, viņš arī konstatē, ka tas nevienu neinteresē. Kā nav kļuvis īpašāks? Atkal, mēs jau skatām, kā ļaudis skatās uz tiem saviem piemēriem un tiem cilvēkiem, kuriem viņi grib līdzināties, un viņu tajā kalkulācijā tieši tas, ka viņam ir tās lietas, viņu padara īpašu. Un tāpēc jau viņi dodās. Tas ir tā kā šis te, tāpēc, ka viņam ir tā mašīna ar tiem diskiem un apģērbs un skaistā draudzene meitene. Tas ir līdz brīdim, kamēr pretī ir kaut kāds, kura atzinību viņi arī gribētu, bet tam tas nav saistoši. Viņš vienkārši skatās, un viņš skatās garām tam visam, viņš grib uzzināt, kas tad tu tur esi sev iekšā. Bet izrādās, kad iekšā tev tur ir nobijies bērns, kurš ir ļoti ilgi strādājis uz to, kad jāatrāda tā mašīna, un tagad izrādās, ka tā mašīna nevienu neinteresē. Viens nevienu neinteresē, un tu arī pats saproti, ka diezgan ātri, ka tev arī īstenībā viņam neinteresē. Pēc nedēļas, kad īstenībā, bišķi labāk izstāst. Bet, un kāds ir vienīgais secinājums, ko šie cilvēki izdara? Ka vajag dārgāku. Un tad būs tā labā dzīve. Vajag dārgāku, un es iešu, un es tagad strādāšu 2 reizes vairāk. Te mēs nokļūstam tā, kāpēc vajag to filozofiju. Pirmkārt, ja tu sāc ar to nodarboties un mēģināt mazliet saprast lietas ātrāk, tu vienkārši nenonāks tajā problēmā. Un tev tā būs brīva izvēle. Tiešām tā būs brīva izvēle tādā ziņā, vai tev to dārgo mašīnu vajag vai nevajag. Tā tiešām būs izvēle jau tajā brīdī. Un tu nenonāks arī pie tās situācijas, ka tu to esi nopircis dārgo mašīnu, par to nedomājot, vai tev viņu vajag vai nevajag, ka tas tukšums turpinās, ka tas melnais caurums tevī vēl aizvien ir. Galvenais tas ir tukšumā neskatīties. Tā viņš skatās atpakaļ. Nākamais punkts Epikuram bija bailes no nāves, bet viņš uzreiz mierināja cilvēku, ka nāve nav dzīves sastāvdaļa, jo mēs to pa lielam nepiedzīvojam. Pierodi domāt, ka nāve mūs neskar, kad mēs esam, nāves nav, kad nāve ir, mūs nav. Un te es gribēju kasīties. Te gan šī bija tā vieta, kur es gribēju kasīties, ka mēs neesam. Nāve atnāk, un mēs vairs neesam. Kā mēs to zinām? Tava apziņa vairs to mēs to vienkārši nezinām. Mēs varbūt tās tieši šajā te formā, kura mēs ieņemam, varbūt viņi nav, bet mēs nezinām. Nav definitīvas atbildes par to, ka kaut kas neturpinās. Mēs nezinām kā, bet iespēja tīpaši tagad attīstoties kompjutēšanas ātrumam, mākslīgiem intelektam, iespēja, ka mēs, piemēram, nomirstam un vienkārši pamostamies, nešķiet vairs tik nereāli. Tā kā
ka mēs vairs neesam. Tas bija, man liekas, indiešiem tieši šitais Nolans Vats par to runāja. Filozofs, man patīk pīpēt un iedzert ļoti. Viņš par to runāja, kad, vai tie ir hinduisti, laikam, sanāk. Piedodieties, kļūdos. Bet jā, kā būtu, ja tu vienā naktī iespiestu 75 gadu dzīvi, un tad tu pamostos un būtu izrādās, ka vai cits cilvēks, vai tur viņš runā vairāk par dievību, jo tā problēma tajā dievībā, teiksim, kā viņš to pasniedz, ir, ka tu esi kļūst tik visu varens, ka tev visu spējīgs, omnipotents, ka tev nav interesanti, tev nav nekāda veida izaicinājuma. Un tad tu vienkārši nolēmtu tajā brīdī atvienot sevi no tās savas visu varenības un absolūtās varas, atkal ieliekot sevi vājākā stāvoklī. Un šis vājākais stāvoklis tad esot šī cilvēciskā forma. Tas ir, un kāpēc tas sasaucās atkal ar mākslīgo intelektu un komputēšanas ātrumiem vispārējo, ja mūs nenonesīs kādu komētu, ja mēs tomēr kā civilizācija vēl paturpināsimies kādus pārsimtus vai 1000 gadus, man nešķiet, ka tas ir neiespējami, ka mēs spētu radīt kaut ko tādu, kas ir praktiski nav nošķirams tā kā matriksā no realitātes. Labi. Un tāpēc vienkārši, tas, ka mēs neesam, es neesmu tik pārliecināts. Jā, tagad, vai varbūt citos stāvokļos atgriežamies pussolīt atpakaļ, tad Epikurs pasniedz bailes no nāves kā bailes no nezināmā. Un ja mēs tieši tā, ja mēs skatāmies no šī skata punkta, kamēr mēs esam dzīvi, mēs nezinām, kas ir nāve, tad, kad nāve skar mūs, mēs nezinām, kas ir tālāk. Mums nav tas posms, no kā būtu jābaidās. Jo vēl, kas ir svarīgi, tad, kad viņš teica, ka nevajag baidīties no dieviem, tas jau ir vēl viens papildus tas punkts pie bailēm par nāvi, kad iespējams, ka pēc tam tev kāds vērtēs un dieva kaut ko darīs ar tevi, vai tev sūtīs uz Elli vai uz pie Aīda vai pie... Jā. Līdz ar ko šeit ir cilvēks baidās no nāves, nevis kā no procesa, kas notiks kaut kādā brīdī, bet kā no nezināmā. Viņš nevar to izskaidrot, neviens tur nav bijis, neviens nav redzējis, neviens nav atnācis atpakaļ, nav izstāstījis, kā tur ir. Un cilvēks zaudē to mieru un iegūst tā trauksmi par to, kad viņš apzinās, ka kādreiz viņam nāksies nomirt. Un tad kas būs tur? Tas it kā viņu, protams, tur kaut kādās robežās, bet idejiski es domāju, ka šeit ir vairāk nevis par to, ka mēs nav, kas ir mūsu, tieši tā no dažādām reliģijām tāda vēseli, kas ir unikāla, nemirstīga, kad nomirst ķermenis, vienkārši aizlido kosmosā un atgriežās jaunā ķermenī. Un tad ir tāda sajūta, ka tu šo visu esi jau 100 reizes redzējis un tev diezgan garlaicīgi ikdienā. Jā. I'm told for this shit. Citējot Mel Gibsona filmu ar Carl Weathers, laikam tas bija. Lūk, tāpēc es domāju, ka vairāk mēs pieturēsimies pie saņgrieķu. Bailes pie no nezināmā. Jā, no nezināmā. Protams, ka bailes no nezināmā, protams. Ja mēs ejam tālāk, tad no nāves pie baudas, un bauda Epikūra formulējumā ir ciešanu neesamība. Un baudu, kas ir svarīgi, viņš nepasniedz kā hedonismu izpratnē dzīties pēc priekiem, ka visu laiku visi forši. Un tie prieki vēl ir izteikti, tātad tur bija noēšanās prieki ar sievietēm, tur bija arī par jauniem zēniem rakstīts, kā jau grieķu stilā. Tāds brutālais hedonisms, kur tu vienkārši šeit pēc plikas baudas. Jā, viņš pasniedz baudu, kad ir iekšējais līdzsvars un kad ir sāpju un raižu neesamība. Un es domāju, ka es domāju, ka liela daļa sabiedrības piekristu, ka iekšējais līdzsvars, tad, kad tu jūties pats ar sevi saticībā, kā arī tad, kad nav sāpju un raižu, tā var būt bauda, kas neatslogo īstermiņa kaut kādas hedoniskās izpriecas,
kas uz kaut kādu tādu stundu, divām tev iedod to prieciņu, bet, protams, ka tu pēc tam iekrist vēl lielākā bedrē, jo, kā mēs zinām, neviena mākslīgi radīts prieks nav ilglaicīgs un nav arī bez sekām. Tas ir kā kredīti paņemt. Kredīts ar procentiem parasti jādod. Tas ir kredīts, bet tas ir kredīts vairāk uz tādu, ko... Par narkotiku lietošanu fantastisks piemērs ir. Cilvēks lieto narkotikas, viņš 5-6 stundas jūtās vienkārši 7. debesīs, un jau pēc pat pāris stundām, pēc šīm 5, 6, 7 stundām jau sākās viņam tas calm-down saucamais. Un tad ir ļoti grūts periods, un tad tev vajag vēl. Un tad tu paņem vēl to narkotiku, tad atkal jūties labi, bet ne tik labi vairāk. Vienā brīdī tu turpini to narkotiku mēģināt paņemt vēl, bet tev vairs nekas nav, tev ir izšauts ārā visas labās ķīmijas galvā, un tagad tev ir procenti pienākuši. Tagad ne tikai tu esi paņēmis kredītu, tagad tev būs jādod ar procentiem, jo tev tā destabilizācija, kas ir notikusi, ir tik smaga, ka viņi tev var novest pēc vienas labas nedēļas nogales depresīvā spirālē. Ļoti ātri tas, ko es ar procentiem domāju. Un tad Epikūrs turpina, kad ir nepieciešams, ir jāatšķir nepieciešamās vēlmes no liekajām. Narkotikas nevajag. Narkotikas nevajag. Savukārt vēlmes viņš iedala dabiskās un nepieciešamās, kā ēdiens, drošība, draudzība, dabiskās, bet ne obligātās, kā baudpilna maltīte un greznība, un nedabiskās un tukšās slava, vara, bagātība. Sāksim no otra gala. Pasaka, Daniela, mēs šeit esam pēc slavas. Pēc slavas, veidojot raidījumu par filozofiju, šo absolūti trendīgo un populāro tēmu, zinot, ka skatīsies miljoni, protams, kā savādāk. Un, protams, arī varas. Jā. Tu caur slavu mēģinās iegūt varu, jā? Jā, tieši tā. Un tieši tad pie bagātības. Šis būs instruments, jā, un tad jau tas, protams, tālāk sakos bagātībā. Sponsorship visur uz plakātiem un Instagram reklāmās, tas ir neizbēgami. Tā ir filozofija. Tā ir filozofija. Jo, joki jokiem, bet atpazīstamība, tā ir slava. Protams. Tad, ja mēs šodien runājam par to, kad caur procesu, kas pašam šķiet saistošs un ar cerību, ka būs vēl cilvēki, kuriem tas arī ir saistošs, ar mērķi, kad pēc kāda laika būs cilvēki, kas labprāt šo visu skatīsies vairāk nekā šobrīd, bet kaut gan šobrīd jau nav tā kā pavisam slikti. Kā mēs nosakam, kad mums tiešām tā motivācija nav slava, bet motivācija ir kaut kāda pašrealizēšanās? Kā var noteikt, ka mūsu pašreizējā motivācija nav slava, bet pašrealizācija. Šai gadījumā tas šķiet, es par sevi varu tikai runāt, pašsaprotami. Jo atkal atgriežot šādas tēmas, man personīgi interesē ļoti. Cilvēkiem, kam interesē, ar kuriem var parunāt, tāda nav daudz. To darīt zem kamerām un palaist publiski vienkārši ir tāds patīkams pievienots bonus, kurš apvieno patīkamo un liederīgo. Vienkārši kā tas sirsniņi kā dimanta oliņa, ticiet man uz vārdu. Ticiet man uz vārdu, visu, ko es varu pateikt, kā to varu pateikt. Slava, ja tu ej uz slavu kā uz pašmērķi, tas parasti liecina par to, ka tev ir psiholoģiskas problēmas. Tu visticamāk, tu bērnībā neesi dabūjis uzmanību, tu neesi bijis gan mīlēts, vai tas bija ar tādu pliku galvu, arī šī filozofs modernais Lebutons vai Debutons, tikko viņš bija Modern Wisdom podkāstā pie Williamsona. Viņš teica, ne tur, bet viņš saka, ka ļoti patīk šī frāze, ka veselīga cilvēka iezīme un labas bērnības iezīme ir, ka viņš negrib būt slavens. Tā kā viņam tas vienkārši nav vajadzīgs. Viņš ir bijis bērnībā tā zvaigznīte galvenā, kur viņš izdara lietas, un vecāki ir sajūsmā, un viņam pievērš uzmanību, un viss notiek. Un tad viņam nav šī vieta, ko aizpildīt.
Un ļoti bieži, varbūt nevienmēr, bet tie cilvēki, kas iziet, kā es gribu būt slavens, es gribu, lai cilvēki uz mani skatās, un es gribu neprātīgi šķiesties ar naudu, tā kā dziesmā, ja, tad tas ir absolūti liecina par to, ka tev ir slikta bērnība. Bēdīga bērnība, par maz uzmanības bijusi. Tieksme pēc varas. Es domāju, tas atkal man šķiet ir tieši, ka kaut ko Nīčs teica, ka kristietība esot reversējusi tās dabīgās tieksmes cilvēkiem. Es domāju, ka tā varas griba un vēlme pēc tās ir absolūti pareiza, dabīga, vienkārši cilvēka funkcija. Un mēs esam tieši no sabiedrības mācīti, ka gribēt varu, tas ir kaut kas slikts. Protams, ko nozīmē vara kā tāda? Vai tu gribi valdīt pār cilvēkiem, lai viņus tā kā tirāns saspiestu, vai tu vienkārši gribi varu pār savu dzīvi, kas var arī iekļaut kaut kādus, saprotot, cik liela viņi var būt, kurā brīdī mums vienkārši kaut kas var notikt. Bet vai tā ir vara un kontrole pār sevi, vienkārši kaut kāda pašrealizācija atkal, kur dabīgi tajā iedziļinoties un izplašoties un kļūstam labākam, iegūstot arī lielāku varu par kaut kādiem cilvēkiem, tev ir pirms kaut kādi darbinieki. Tā ir vara. Tevi sāk cienīt kaut kādi cilvēki, tu aizliec vārdu un tevi uztver nopietni. Tā ir varas forma, bet atkal tas nav kā pašmērķis kļūt par kaut kādu tirānu, diktatoru vai tam līdzīgi. Tas vienkārši ir sekas tam, ka tu kļūsti kompetents kaut kādā lietā, ko tu dari. Atkal tas tāpat kā ar slavu, tāpatās, ja tev pašmērķis ir vara, visticamāk kaut kādas psiholoģiskas problēmas, ja tas notiek dabīgi, tad ja tas notiek dabīgi procesā, ka tu kļūsti labāks un pilnveidojies un kaut ko dod pasaulē, un tā tev dod pretī vienkārši. Tas ir dabīgs process atkal. Tas atkarīgs ir vienkārši no tā, kā tas izriet. Un, protams, arī vajag loģiski, ka tieši politikās un tam līdzīgi, ka cilvēki dabū to varu. Man liekas, politikā patiesībā mums ir tas paradoks, atkal, gan jau ka vārdu nepreiz izmantoja, bet ka tie cilvēki, kuriem tur nevajadzētu būt, ir tie, kas tur tiecās, un tie, kuriem tur vajadzētu būt, viņi no viņas raujās projām vairāk. Un tad beigās tie cilvēki, kas tur tiecās, viņi tur arī tiek, jo viņus to iet, tad viņi kaut kādā pozīcijā tiek, tad kāpj galvā, ir patīkami, tu lēmi par likteņiem, algām, finansējumiem, tev tāds neveselīgā varas forma sāk iestāties, un tad tu vairs negribi doties prom no varas pozīcijām, tur 15, 20 gadus jau esi un viss ir kārtībā. Atkarīgs ir, kādā formā tas tiek sasniegts. Bet, ja tie ir pašmērķi, vara un slava, tad visticamāk slikti, ka tur nav balanss. Un tad tev būs tas, ko mēs par mašīnām vispārējo runājam. Tu sasniedz un nepietiek, vajag vēl. Sasniedz, nepietiek, vajag vēl. Un tas tukšums turpinās. Melns, augsts. Tāpat tas bērns nobijušais. Es tev piekrītu, kad katrai lietai būtu jābūt, teiksim tā, pamatot izvērtētai un, teiksim, pareizi motivētai, ka motivācija nav pati lieta, kāda, ja mēs runājam par slavu un varu, kā tukša kaut kāda čaula, ko vienkārši atkal gribās dabūt, jo tad realizēt savas kaut kādas dīvainās iegribas. Epikūrs saka, nevajag daudz, lai dzīvotu labi, bet vajag maz, lai dzīvotu mierīgi. Vēlreiz? Nevajag. Nevajag daudz, lai dzīvotu labi, bet vajag maz, lai dzīvotu mierīgi. Šeit man liekas arī ir tādu var iezīmēt vispasaules problēmu, tā patēriņa un ražošanas. Un tad šeit arī mēs varam pielikt klāt arī klimata problēmu, jo masveida ražošana arī veido to lielo to izmešu daudzumu un vispārējās neforšās lietas. Ja sabiedrība kā tāda piekristu, kad nevajag katru gadu jaunu telefonu, nevajag automobīlu katru gadu jaunu modeli, ka pietiek kvalitatīvu apģērbs, kas nav ar uzrakstiem visādiem daudz.
un vēl daudz lietas, kas mums varbūt ikdienā mums šobrīd ir, bet mums, ja mēs izpētīsim, iespējams, ka mums viņas ir liekas, vai cilvēki būtu gatavi šobrīd iemainīt mieru pret šo te pārmērīgo patēriņu? Man liekas, ka tu sāc konvertēties par progresīvo. Šī bija tāda ļoti progresīva mātra, es teiktu. Vai cilvēki būtu gatavi to darīt? Mums visu dzīvi ir mācīts, ka, ka mums vajag. Mums ir daudziem cilvēkiem kodolā. Es varu teikt, ka arī man ir kaut kāda tā es varbūt to tikai apzinos, bet ka vajag vēl. Tu jauc, progresīvie visi pērk un nevienu lieku eiro nevienam noziedojuši nav. Tu sajauc manu ideju par to, kad ir miers, tas ir stāvoklis, kas ļauj, pieņemsim, tev arī ne jaunākās modes tendences būdam saģērbties, ko var baudīt. Savukārt, ja mēs runājam par pseido cīņu ar kaut kādu klimatu, tie, kas viņi paši jau neatsakās ne no kā. Viņi pat vairo savu... Jāatsakās ir citiem. Jāatsakās ir citiem. Tas ir cits. Es runāju par katra individa vēlmi nomainīt mieru pret patēriņa kultu. Te ataust prātā, arī tas laikam kādā grāmatā, kaut kāda izstāde laikam pie kaut kāda bagāta cilvēka ir kaut kas runā savā starpā, tas tagad neatminos, kas tieši viņi runā savā starpā, un tur viens saka, man tur ir 140 miljoni, pieņemsim, jā, un kas ir tev, viņš saka, man ir kaut kas tev nav, man pietiek. Es neatceros, kur tas bija, tas ir tas, par tām visām lietām, ko mums nevajag jaunās lietas. Es domāju, ka daudz cilvēku būtu priecīgi, daudz cilvēku arī, daudz negrib dzīties pēc tām lietām. Kas viņus attur? Tas, ka viņus aptur apstāties, tas, ka viņi vienkārši ir izdzīvošanas ritenī. Vienkārši ekonomiskie faktori, ka labi, viņiem nav jāpērk pat jaunās lietas, viņiem ir vienkārši par izdzīvošanas jau faktors. Ir, ka pat, un viņi tad, protams, viņi ir šajā ekonomiskajā izdzīvošanas ritenī, un viņi tāpatās nopērk to savu lielo GES kreklu ar milzīgo logo. Tev acis paplašās, noteikti tā gribētu. Un pārtērē to savu budžetu. Bet daudz cilvēku, es domāju, būtu priecīgi, daudz nebūtu. Tas uz visiem jau to nevar uzlikt. Tā ir taisnība, ka mums nevajag. Ja mums ir labas kvalitātes kaut kāda lieta, mums nevajag jaunāko telefonu, mums nevajag jaunāko sapausu, vispārējo. Tā ir. Tā vienkārši ir. Es apvienošu divas Epikūra tēzes tādā vienā. Daudzām lietām, ko vēlamies, nav nekā kopīga ar laimi. Un brīvība sākās, kad iemācies teikt nē. Jā, tā ir. Lietās vienkārši nav tās laimes. Ir kaut kāds pamatpaka, ko mums vajag, protams, vispār, lai būtu, bet tad, kā mēs runājam, mierā ir laime. Tajā, ko mēs jau runājam par to, ka tu vajag gulēt, vai tu tajā dienā tev nav uztraukuma. Veselība viss ir kārtībā, ģimenē viss ir kārtībā, nav nekāda deadline, šausmi, vienkārši viss ir kārtībā. Un ne jau tas ir tāpēc, ka tev nejautas miers ir tāpēc, ka tev tagad ir jaunais telefons. Miers nerodās no jaunā telefona un televizora un tādām lietām. Miers rodās no tā, ka vienkārši nav uztraukuma. Un ja mēs tā skatāmies, tad šī lieta meklēšana ir vēl tas, kas rada uztraukumu. Tas uzreiz rada to trauksmes, to mērķis uzstādīts, un ja mērķis uzstādīts, tad kaut kāds signāls tiek sūtīts, ka viņu vajag sasniegt, un tas ir tas diskomforts arī jābūt. To cilvēks iemācās un iegūst no apkārtējās vides. To viņam iemāca ģimene, to viņam iemāca skola, to viņam iemāca tas fons, kas ir apkārt. Kāds tad būtu tas rīks, ko mēs varam iedot jaunam cilvēkam šajā gadījumā, lai iemācītu viņu un spētu uz mirkli aizdomāties, apstāties un pavērtēt tomēr. Tā kā tu teici par to telefonu vai par jebkuru no tām lietām, kas spiežās no ārpuses, nelaist uzreiz visu iekšā sevī, bet iemācīties filtrēt. Filtrēt
Jo es domāju, ka tā filtrēšana, ja būtu jau no mazotnes, kad šis nav svarīgs, šis ir vairāk svarīgs, ja viņš bērns spētu to kaut kādā formā definēt, tad viņam pieaugot arī tas process saglabātos, un viņš zinātu, kas viņam ir labi un kas viņam nav labi. Rīks, ko iedot. Vienkāršotā, stoicisms vai budisms rīks, ko iedot, tas tāds, viņš var kā lai baigi jābūst. Man šķiet, ka šī pašpietiekamība, principā, tā ir pašpietiekamība, kuru tev nevar kā rīku iedot. Tas rīks ir pašam jāizveido. Viens ir tas optimālais variants, atgriežoties, ja tev bijusi laba audzināšana, labi vecāki, visi apstākļi, tev tas stabīgāk nāks. Tas nāks no ģimenes, un tev vienkārši nebūs šī problēma, vai nebūs tik izteikti, bet varētu pat nebūt vienkārši viņa pašpietiekamība. Un tad, ja tu jau esi attapies tajā viesulī un tajā orkānā, kā tu teici, tad tev tas rīks, viņš tev būs pašam jārada. Nebūs get rich quick schēma, kad tu vienkārši kaut kā sapratīsi. Tas būs jāpraktizē. Man liekas, stoicisms tam ir piemērots pēc savas tās kaut kādas būtības, ka mēs uztveram visu noteikumu. Jā, bet Epikūrs nav stoicisms. Tas nav, es saprotu, ka Epikūrisms ir stoicisms. Man ir aizdoms, ka tu pateiksi, kas varētu būt šis rīks. Es pievilšu tevi. Man nav atbildes. Es varu pateikt nākamo Epikūra tēzi, ar ko mēs šodien lēnām virzīsimies uz beigām. Viedais cilvēks dzīvo vienkārši, bet domā dziļi. Šeit. Vai nevajag jaut vienkāršību, kā man uzreiz prātā nāk, vienkāršība ir kā kaut kāda bezmaz vai nabadzība. Asketisms. Lūk. Jo manā kapitālisma galvā uzreiz tas, ko es dzirdu, tieši tas, tieši tā. Nabaks. Lūk, un iespējams, ka šeit ir tā problēma, ka mēs vērtējam arī citus nevis pēc tā, ko cilvēks, kā pats cilvēks jūtās. Bet mēs jau nevaram novērtēt pēc tā, kā mēs jau nezinām, kā viņš jūtās. Bieži vien varam. Mēs viņam arī varam uzprasīt. Mēs vērtējam viņa kaut kādu sabiedrības lomu un viņu nozīmi sabiedrībā pēc savu tā uzskatu. Un es domāju, ka tu ļoti pareizi saki, jā, kad vienkārši cilvēks uzreiz tiek pasniegts it kā, ka viņš nevar atļauties to greznību, ko var atļauties tas sarežģītais. Sophisticated cilvēks. Jā, tas ir elitārais, klusā centra iedzīvotājs. Tieši tā, klusā centra iedzīvotājs vai, pieņemsim, Ģertrūdes Sakas ielas mājas stūra iedzīvotājs. Jā, viņš nevar atļauties izprast to, ka cilvēkam, kuram ir ļoti kvalitatīvs, viņš, pieņemsim, cilvēks staigā vienā uzvalkā visu laiku. Ļoti kvalitatīvi. Viņam nevajag, viņš viņu nodod, viņš viņu tīr, viņš ne. Bet tam, kuram ir 100 džempers samest stūrī, ja, viņam liekas, tas gan ir nabaks, viņam nepaveicās. Viņš nevar tos 100 krāsainos ar uzrakstiem džempers sev nopirkt. Un tā ir problēma, un tāpēc es tev arī mēģināju to atrast to punktu, kurā mēs sākam tā domāt. Jo to mums kāds iestāst, mēs jau paši nevaram izdomāt. Mums ir vienalga. Zini kā, kad tu esi bērns, tev ir vienalga. Tu uzvelc, tu pat nedomā. Tu nemaz neatceries, ka tu esi drēbes vilcis kādreiz. Jā, kurā brīdī tu pārslēdzies bērnībā no tā vienkārši, tu esi brīdī momentā, un kaut kādā brīdī sākās, ka tu ļoti meklē iedarēšanos tādām materiālām lietām. Tas ļoti agri sākās īstenībā. Agri sākās, bet tam ir kaut kāds pamats, jo tu atnāc un tu sāc salīdzināt. Man ir tas, un tev ir tas, man mājās ir tas, un tev ir tas. Un tad, protams, kad šādi izaugot, tad tev liekas, ka ja tev būs daudz mantu, un tad tu būsi tā kā nozīmīgs. Bet defaultā, ja tajā kaut kādā brīdī piebremzēt un pastāstīt, ka tas ir baigi forši, bet tur ir citi visādi, nosauksim par bonusiem, ja, kas nāk un ko nevar ne kastē ielikt, ne ar banti apvilkt. Un tad sanāk, kad ir cilvēki, kas kā piemērs tikai lai tādu hipiju, ja, kas tādu brīvāk savā uztverē un brīvāk izpausmēs,
viņi neapšaubām ir daudz laimīgāki par tiem, kas ir ļoti stīvi, kas apmēram mums ir 5, mums tagad ir vakariņas, mēs sasēdīsimies. Jā, bet man liekas, ka viņu tieši cilvēks, kurš ir vienkārši, bet viņa domas ir dziļas. Bet man kā liekas par hipijiem, viņi ir cilvēki, kuri ir vienkārši, un arī viņa domas ir vienkāršas. Kas ir dziļas domas, tad tavuprāt? Man liekas, no tās dziļās domas, tu domā par cēloņu sakarībām, kāpēc man tā notiek dzīvē, kāpēc pasaulē kaut kādas lietas notiek. Viņi to ir tā definējuši. Viņi definē, ka mēs esam daba, mēs esam nākuši no dabas, un mēs esam maksimāli tuvu dabai. Tā ir hipija. Tad jau daba jau visu laiku ir tikai tagad. Daba nav iepriekš, un tālāk daba ir tagad šajā mirklī. Viņi dzīvo momentā. Tas ir vēl nākamais. Super. Viņi apspēlē visus, viņi dzīvo tagad. Viņi neatcerās to, atcerās, bet viņus neietekmē tas, kas ir bijis iepriekš, un viņi nedomā par to, kā viņam pēc nedēļas vai mēnešiem vai gadiem ļoti primāli. Viņam nav primāli. Viņš nedomā par to, kā ražu novākt, cik ilgi viņu uzglabāt, vienkārši mirklī. Skaisti, bet bet es ļoti jūtu caur mūsu sarunā vispār to savu sabiedrības, ko mēs runājam par conditioning. Es to ļoti jūtu, ka man citās cauri tomēr tāds kapitālismu, un par hipijiem runājot īpaši tāds dzīvnieki. Dzīvnieki vienkārši. Bet mēs šeit runājam par mierīgu dzīvi un par filozofiju. Tieši hipiji. Un arī runājot par to mierīgo dzīvi, man tā mierīgā dzīve šajā brīdī atkal, tas par kaut kādām stadijām. Man liekas, viņi skan baigi labi, uz nedēļu varētu pamēģināt, bet pašlaik viņa tā kā, liekas vēl, ka tam nav laiks. Tā ir savs stāsts. Tāpēc, ka tev kā trauksmes narkomānam sāksies uzreiz lomkas, ka tu esi tagad pēkšņi tev nav. Neliederīgs, un man nav riekstiņi gan daudz sakrāt, raža nav restāvu noliktavās, un tāpēc ir jāturpina kustēties. Tu par tiem hipijiem, viņam bija, man šodien vajag maltīt atrast un viss. Hipijiem jau laikam arī nav ģimenes un bērnu pārāk daudz. Nē, ir. Un galvenais, viņi arī dzīvo komunās un vispārējais, bet vienkārši viņi dzīvo tur, kur ir siltu, viņi arī audzē kaut ko. Vēl komunā, te jau sāk izklausīties, īstenībā baigi labi. Pagaid, tas neatceļ to, ka tu kaut ko dari. Tas jau nenozīmē, ka viņš vienkārši mētājās uz zemes 24 stundas diennaktī. LSD vienkārši zaļo un aiziet. Redz, tā nav. Tas arī jāizaudzē, tas arī jāprot. Tas ir darbs. Tas ir darbs. Tur jau tā lieta, ka viņiem ir tas darbs, bet viņi dara tik daudz, cik ir vajadzīgs pašpatēriņam, un pārējo laiku un velta sev. Un iespējams, ka viņi lasa vairāk nekā mēs ar tevi. Tāpēc, tu neesi progresīvais, ok? Es saprotu. Šādā izpildījumā tas izklausās labi. Progresīvo, ka es par hipijiem iestājos. Kā tu iestājies par to, ka mums jābeidz patērēt tik daudz ir? Kas ir daļa no tā miera un laimes atrašanas, tātad ir mazāk patēriņa. Jā, es no filozofiskā viedokļa. Neļauties kapitāliskiem viesulim, orkānam. Patērēšanas, ne kapitaliskiem. Patērēšanas, žurku skrējienam. Tad mēs nokļūstam pie tā, ka principā ļoti tāds labs veids, kā dzīvot, esot tagad un ar komūnu un domājot un pašam audzējot, ir hipiju veids. Es nezinu, izklausās bišķiņ, ka ka nav nevainas? Es komentēju Epikūru. Tās nav manas pārdomas, tas ir Epikūra pārdomas. Tātad. Šo sākumā var likt montāžā. Uzsākts lēns ceļš uz progresīvo pusi. Es domāju, ka nē. Es domāju, ka... Lēnais ceļš caur institūcijām, tas bija kā Markūzam vai kas, viņiem tas viss tas veids, kā iegūt varu, ir lēnais ceļš caur institūcijām. Tāpat tās lēnais ceļš sācies, sēkla ir iesēta. Nākošais mēs apskatīsim grāmatu, himna. Grāmata arī nav liela. Tā ir arī viena no manām iemīļotajām autoriem. Es esmu izlasījis lielākos visus viņas darbus. Viņi gan ir milzīgi. Es neprotu izrunāt pareizi viņas vārdu. Aina Randa. Aina, viņa ir Aina. Jā, tā Aina. Jā, viņa ir Aina. Viņa ir ebrejas izcelsmes, uz Ameriku pārbeidzēja Aina. Un es domāju, ka tur tad visas šīs dienas, šīs sarunas, kreisās idejas mēs sapļuckāsim šitā un izmetīsim prom. Jo tur ir pat, cik es esmu izlasījis lielu, un mēs runāsim gan par grāmatu, gan par vispār viņas idejām.
Un tad tās idejas ietver tieši par cilvēku, par talantu, par viņa darbu, par zināšanām un par visu. Man ir aizdoms, ka man arī ļoti patīk. Epikūrs ir pieejams latviešu valodā. Ja to ļaus izmērs, es pielikšu šo tekstu video aprakstā YouTube. Ja to ļaus Garums, zīmju daudzums. Zīmju daudzums. Ja nē, tad es izdomāšu kaut ko citu, un tad būs links uz tekstu, kur noteikti garums ļaus. Paldies. Vēl viena lieta. Jā. Kad Jānis saka, ka grāmata nav gara, viņas vienmēr tāpat ir garas. Ja tu par viņām domā tikpat ilgi, kā tu lasīt 500 lapas, ja tu tiešām domā, numur 1 un numur 2, ierakstiet lūdzu komentārā, vai 10 gadu laikā viņš kļūs par progresīvo. Paldies. Visu labu.